Sniega dēļ šodien braukšana bija apgrūtināta arī Rēzeknes pilsētā. Kaut arī pilsētas ceļa apsaimniekotāja un uzturētāja tehnika ielās rosījās kopš agra rīta, lielais nokrišņu daudzums darīja savu. Kājām gājējiem nācās pārvarēt sniega kupenes, savukārt autovadītājiem slidenās ceļa brauktuves un sniega sanesumus. Šodien vispār slikti. Mazās ielas vispār aizsnigušas. Pat līdz ceļiem var teikt, ceļa nodokļus pacēla, bet ceļus netīra kā vajag. Es varētu sākt tīrīt jau vairākas reizes. Nevis tā tagad, kad viss ir beidzies, bet jau no rīta vajadzēja taisīt. Pieņemsim, ārpus Rēzeknes arī. Rēzeknes rajonā tur tādi ceļi. Rēzeknes pilsētas domes ceļu inženieris informē, ka A-klases ceļi, kam atbilst pilsētas atbrīvošanas alejā, tiek tīrīti tikko sniega kārta sasniedz 3 cm biezumu. Diemžēl šodienas laikapstākļi liecina, ka intensīvas sniegšanas laikā šos noteikumus neizdodas ievērot. Pie intensīvas sniega krišanas pielietot kaut kādus kaisīšanas materiālus nav jēgas nekādas, jo tas neko īpaši nedod. Viņš sajaucās un tik un tā tas sniegs ir jātīra, un viņš tīrot aiziet apmalēs, un tas materiāls tur arī paliek. Ne tikai par Rēzeknes ielām braucošajiem šoferīšiem, bet arī kājām gājējiem šodien bija jāpārvar vairākas šķēršļu joslas. Nemitīgās sniegšanas dēļ arī apzinīgo privātmāju saimnieki reti kurš spēja uzturēt tīru ietvi līdzās savai mājai. Первый снег ночной до 8 они убрали, а после 8 пошел опять очень густой снег. Pirmo naktī uzsnigušo sniegu novāca, bet to, kurš sniga pēc 8:00, ļoti grūti bija izbrist. Es kā ģimenes ārsts zinu, ko nozīmē iet no vienas kāpņu telpas uz otru, lai izbristu pagāmu, kuru neviens netīra. Arī pašvaldības policijai šajās dienās nākas pat vairākas reizes doties izbraukumos, lai apsekotu, kā tiek ievēroti pilsētas saistošie noteikumi ziemas apstākļos. Diemžēl ne tikai pilsētas privātmāju sektora iedzīvotāji dažreiz aizmirst, ka viņu pienākums ir iztīrīt līdzās mājai piegulošo teritoriju. Ir arī, protams, tādas vietas, kur redzams, ka pāris dienas nav kopts, tad tas viss pieaug un tad sāk kopt, tad tur veidojas nepatīkams segums. Jā. Tur arī tāpēc jau sev minēju, ka darbinieki vērtē uz vietas. Jā. Ja tur ir kops un tagad ir piesniedzis sniegšanas laikā, protams, tur vienkārši aprunājas ar cilvēku, pabrīdina, izskaidro likumdošanu, ka ir paredzēta atbildība. Jā. Bet, ja ir situācijas tādas, kā tur ir nekopts un nekopts pāris dienas, protams, tad jau tie sankcijas ir bargākas. Tas sankcijas draud ar administratīvo protokolu un naudas sodu. Visvairāk par visu pārsteidz netīrītā ietve līdzās nodarbinātības valsts aģentūrai. Tik daudz simtlatnieku tiek nodarbināts, tik daudz cilvēku, kas varētu notīrīt šo ietvi, bet nē, mums jāliek kā uz vienas kājas, ejot pa iemīdītu taciņu. Jāteic, ka meteorologu prognozes arī tuvāko dienu laikā paredz nokrišņus, kas nozīmē, ka pilsētas atbildīgajiem dienestiem, iestāžu un privātmāju saimniekiem būs jāsarosās. Sods par netīrītu piegulošo teritoriju juridiskām personām ir līdz 1000 latiem, bet privātpersonām var sasniegt pat 250 latus.